Šodien, 2025. gada 23. decembris, 81 gadu atpakaļ šeit, Leistenes apkārtnē, sākās kauja, kurā latviešu 19. grenadieru divīzija un atsevišķais 106. grenadieru pulks sastājas S korpusa sastāvā noturēja Kurzemes fronti. 4 latviešu karavīri par šo veikumu tika apbalvoti ar augstāko Vācijas armijas apbalvojumu krustu. Tie bija pulkuša leitnants Nikolais Galdiņš, kapteinis Miervalds Adamsons, virsleitnants Roberts Ansons un virsnieku vietnieks Žanis Ansons kā pirmais latviešu instruktors. Arī šeit Leistenē ir izveidota latviešu leģionāru brāļu kapi, kur savu pēdējo dusu ir atraduši arī tie, kas krita šajā Ziemassvētku kaujā. Vēsturē šīs kaujas ir iegājušas ar 3 nosaukumiem. Sarkanajai armijai tā bija Džūkstas operācija, vāciešiem tā bija 3. Kurzemes lielkauja, bet latviešiem tās bija Ziemassvētku kaujas. Daudzi saņēma augstus apbalvojumus, dzelzs krusts, bet daudziem vienīgais apbalvojums kļuva bērza krusts. Tieši tāpēc šodien mēs Leistenē pieminām šos latviešu kritušos karavīrus, kuri ierakstīja neizdzēšamas lapuses ne tikai pasaules kara vēsturē, bet, protams, arī Latvijas kara vēsturē. Un šobrīd Leistene ir kļuvusi par latviešu leģionāru tādu kā svētvieta, kur mēs varam atbraukt, pieminēt. Arī šodien būs dievkalpojums, būs svecīšu nolikšana. Un ko es svarīgākais tomēr gribu uzsvērt, ka vairāk gadu garumā pēc Latviešu karavīru biedrības Leistene nodibinājumu esam uzsākuši Leistenes muzeja ēku. Jo Leistenei nav jāsacējas tikai ar brāļu kapiem, ar baznīcu, bet Leistenei ir jābūt tai vietai, kur jebkurš apmeklētājs, kas ierodās šeit, saprast, kas ir Latviešu leģions un viņa devums Latvijas vēsturē. Tāpēc pieminam šodien šo dienu un atceramies latviešu karavīrus. Katru gadu, Andri, tu esi neatņemama šī pasākuma sastāvdaļa. Man liekas, cik es tevi pazīstu, tik mēs esam tikušies bez retiem izņēmumiem. Un ko tev nozīmē 23. decembris 1944. gads? Tas ir viena no latviešu karavīru varonības dienām, kur viņi kārtīgi reizi apliecinājuši savu sīksto dabu, tēvzemes mīlestību, karot prasmi. Tās kaujas vietas un kara laiki notikumi ir bijuši daudz, bet tieši 3. Kurzemes lielkauja, kā tā dēvētā Ziemassvētku kaujas, bija ļoti smagas. Un mēs kādreiz ar vilkiem arī savu laiku gājām pārgājienos, izkāpām pienaus ārā no autobusa un gājām par tām vēl taisa laikā nezīmītām vietām, gan pie vanagmājām, rumbām, silgaiļiem un tā mēģinājām izjust, sajust to kaujas garu, kāds bija tajā laikā. Protams, tas ir neiespējami mierlaikos, bet tomēr gribējām tās vietas apsekot. Un savulaik mēs ar Jānegi vanagu talkojām, vanagos arī tur mēģinājām. Te daudz darbi ieguldīts. Tā kā, liels prieks par to, ka Jānis turpina joprojām ar stingru muguru to darīt un ar labvēļu atbalstu. Un par muzeju būs liels prieks arī, ka būs. Bet tev neliekās, ka latviešu leģions vēl līdz šim brīdim Latvijā nav īsti novērtēts? Es domāju, no politiskā viedokļa skatoties. Jā, diemžēl no politiskā viedokļa gan latviešu leģionārs, gan arī mūsu mežbrāļi, nacionālajie partizāni joprojām nav novērtēti. Nezinu, vai tā mūsu vadošie baidās no viņiem, par to viņu mirušie, par to viņu tā darba, jo, diemžēl, vai nu viņi baidās no rietumu, ka nesapratīs, vai baidās no austrumu, joprojām uzrūks, vai vietējiem kolaborantiem 5. kolonas, kuri daudz salīdzuši politikā un valdībā. Valdībā nezinu, bet saimā noteikti ir. Un tāpēc laikā viņi mēģina lavierēt un izvairīties no tā vārda. Joprojām, kā Jānis pareizi saka, leģiona vārds, manuprāt, sajūta tāda, ka ir spritālīgais vārds. Jā, atceries mūsu kopējais draugs virsleitnants Kovtoņenko arī, viņš līdz mūža beigām uzskatīja sev, ka viņš ir neatzītais karavīrs un tāda visi, jā. Mēģinājām visā, bet viņi tomēr laikam liela daļa aizgāja tomēr ar to sajūtu, ka viņi nav novērtēti kā latviešu karavīri, jā. Pasākumi kaut kur jā, bet, teiksim, valsts līmenī, diemžēl, laikam tas ir izpalicis. Un arī šoreiz, ja mēs skatāmies, laiks iet uz priekšu, kas mums šodien visvairāk pietrūkst, noteikti no latviešu leģionāra karavīra rinda, kas bija jau 10 gadus atpakaļ, 5 un kur vēl 20 gadus atpakaļ.
Un tas tāpat kā latviešu strēlnieki, visi aiziet, kā saka, mūžībā to jārēķinās. Nu, cerams, ka šodien vēl mēs kādu dzīvu latviešu leģionāru, domāju, Džūkstē redzēsim. Tā cerība ir. Ir cerība, jā, bet arī cerība, ka šī te ansambļa viena no iniciatoriem un izveidotājiem Nikolai Romanovski, tie pieminekļi Nikolai tie vārdi pie viņas vietā. Es ceru, ka taisnība augšām celsies. Tad mēs ceram arī, ka leģionāri tomēr būs savā tēvzemē godāti visos līmeņos. Tauta viņus ciena un atcerās, bet arī, kad līdz paši augšai, līdz valdībai, līdz prezidentam, tos arī novērtēs un cienīs. Tāpēc mēs taisām šeit muzeju, veidojam, jā, un lai Leicester nebūtu asociētos ne tikai ar brāļu kapiem, jā, kur mēs turpinām kā latviešu tautas saru, bet šī ir mūsu uzvaras diena arī. To taisni to es uzsvērs, ka 23. decembris ir mūsu uzvaras diena, lai kā viņi beigtos ar zaudējumiem. Karš nevar būt bez zaudējumiem. Bet kā jau es sākumā teicu, ar šo rīcību latviešu karavīri ierakstīja tādu treknu teikumu, ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kara vēsturē. 4 bruņinieku krusti Ziemassvētku kausi. Un tas ir augstākais Vācijas apbalvojums. Un vācieši šos apbalvojumus nedalīja pa labi. Ar to mēs novērtējam. Jā, nu paldies, Āner, tā jau tiekam. Noslēdzies 2025. gada 23. decembra pasākums, kas ir veltīts latviešu leģionāriem, kuri noturēja Kurzemes fronti no 23. decembra līdz 31. decembrim. Kā katru gadu šeit, Džūkstes kultūras namā, notiek svētku galds, kas ir veltīts šīs kaujas varoņiem. Šogad nav neviena latviešu leģionāra. Laikam tas posms ir beidzies. Bet kas man izbrīna, ir tas, ka nav leģionāri. Kur ir mūsu visa nacionāla apvienība, kas man teica, ka viņi vienmēr būs šajos pasākumos, viņi vienmēr atbalstīs. Kur ir jaunā uzlēcošā saula, kas arī ļoti nacionāla partija, kas saka, ka Latvijas vēsture tas ir ļoti svarīgi. Nevienu no šiem cilvēkiem šeit šodien neredzēja. Un par to mums ir jāpadomā, jo šī ir mūsu vēsture. Šī ir latviešu karavīru vēsture. Un, diemžēl, skatoties uz to, kas šodien notika šeit, ka cilvēki arvien mazāk, tas liecina to, ka mēs nespējam novērtēt to, ko mūsu senči ir darījuši. Padomāsim par to. Sveika, māmiņ, beidzot mājās ir tavs karavīrs. Ļauj man pārņemt kara drēbes, gribu justies tīrs. Teic, kur slēpjās lielā tautas dziesmu dziedātāji. Gribu redzēt savu karodziņa rakstītāji. Tu aizveda sveši kungi, sveši kumeli. Viss, ko viņa tav atstāja, savu vainot ziņ. Akmens pelīt salondārzos tagad dzīvotā. Tur nu dēliņ tu vairs darīt nevari nekā. Vai māmiņa, kam tu ļāvi to? Aizvest projām svešumā manu mīļāko. Treide viņos kaujas laukos izkaroju es. Viņa šūtais karodziņš man laimi vienmēr nes. Ielots māmiņ ceļā maizi zirgam padzert dod. Kaut vai visu mūžu jāšu tā man jāatrod. Akmens pilī dzeloņdārzos gan es atradīšu. Savu mīļo sveiku atkal mājās pārvedīšu. Labā rokā karogs droši turās vēl ar vien. Kreisā tukšā piedurknē viņš savu naidu sien. Ceļa biedris tālā ceļā būs tam saules ries.
Galvu paceltu, viņš aizjāja balts kā ābeļciets. Ielots māmiņ ceļa maizi, zirgam padzert dod. Kaut vai visu mūžu jāšu tāl man jāatrod. Ceļa biedrs tālā ceļā būs tam saules vies. Galvu paceltu, viņš aizjāja balts kā ābeļciets.